Vietnamiešu puisis vārdā Kao atbrauca uz Latviju pirms 4 gadiem. Latvija Kao kļuva par zemi, kas pavēra ceļu uz profesionālu komiksu mākslinieka karjeru. Šobrīd viņš mācās Rozentāla mākslas vidusskolā. Vietnamā nav tādu veidu skolu, tādēļ tie, kas grib mākslu studēt pēc iespējas ātrāk, brauc uz Japānu vai uz kādu citu valsti. Tas ir kā liktenis. Man tēvs, viņš man piedāvā ar mani aizbrauc uz Latviju. Un es vienkārši domāju, ka varbūt man ir iespējas, lai varētu mācīties kaut ko citu, piemēram, zīmēšanu, gleznošanu un tā. Agrāk, kad es dzīvoju Vietnamā, es vispār nemācījos tādu. Jā. Kao tēta otrā sieva ir latvieta. Viņš Latvijā sāka dzīvot pirms 4 gadiem un uzreiz pie sevis aicināja arī dēlu. Latviešu valoda vietnamiešu ausīm skanot tāpat kā mums ķīniešu ābece, un lai kā Kao centās, pirmo skolu Latvijā viņam nācās pamest tieši valodas neprasmes dēļ. Man nesanāca mācīties valodu sākumā, tāpēc neviens man nemācīja. Var teikt, ka puisis latviešu valodu ir apguvis pašmācības ceļā. Pēc 3 gadu cītīga treniņa viņš ir spējis pat nokārtot valodas centralizēto eksāmenu. Kao tagadējā klases audzinātāja sauc to par apbrīnojamu panākumu. Tas ir... Es skolotāju man runā kaut ko, un varbūt es neko nesaprotu, ko viņš runā, bet es saprotu, ko viņš dara. Un es it kā es atdārināju visu, ko viņš dara, un ar laiku es saprotu, ko viņš runā. Ja vietnamiešu puisim Kao par iespēju zemi šobrīd kļuvusi Latvija, tad latviešu puisim Uģim tāda šķiet Japāna. Man interesē puķi visādi zīmētie tieši, Japāņu ķīniešu mākslā, kas ir tie zīmētie. Un tad es tos par tiem tur fanoju un tā, un tad es skatījos, ka viņam arī hieroglifi klāt ir uzrakstīti. Un tad es tā par tiem ieinteresējos, un tad es izdomāju, ka varētu sākt kaut ko mācīties tieši to japāņu valodu arī. Pārsteidzoši, bet izrādās, ka arī japāņu valodā var ielauzīties gluži vienkārši pa vakariem mājās, studējot mācību grāmatas. Vismaz Uģim tas ir izdevies. Tad es pamazām atradu materiālus, ko to var mācīties, enciklopēdijas, vārdnīcas pret tās zīmes, un tad viss pamazām tā aizsākās. Un tad jau vairāk gadi pašmācībā pagāja, un tur valodu es praktizēju arī kontaktējoties ar Japāņiem tieši caur Skype vai kaut kā. Un tad tagad no pagājušā gada, principā no septembra, es Latvijas universitātē Japāņu valodu apgūstu. Brīvprātīgu studiju gadījumā var rēķināties ar studenta ieinteresētību. Arī Kao daudz lasa, un viņa zināšanas Latvijas vēsturē un literatūrā noteikti ir labāks nekā vairumam 20-gadīgu latviešu jauniešu. Mums tik pierastajā Lāčplēsī viņš ir ieraudzījis neparastu varoni un konkurētspējīgu stāstu, kurā ir pietiekami daudz intrigas, lai tas iemiesotos komiksā. Kā es dzīvoju Kopmitnē, man nebija ko darīt, un es vienkārši lasīju bumburs, zējolus. Saprotu aptuveni tikai, tāpēc tāda valoda arī nebija laba. Un tā, draugi palīdzēt man saprot, ko bumburs uzrakstīt, un tā, man liekas, ka interesanti. Bet es sākumā domāju, ka tas Lāčplēsis bija īstais varonis. Man tā liekas, un pēc tam, ka es izpētīju to visu, un tā, zināt, ka, žēl, ka viņš nebija īstais varonis. Lai arī fakts, ka Lāčplēsis ir izdomāts varonis, sagādājis Kao vilšanos, viņš tomēr jutās saintriģēts, ka latviešu varonim tik neparasti vecāki. Lācis un cilvēks. Nē, nav tā īstai vai nē, bet man interesanti tas, ka latvieši viņi veido savu varoni. Jā, pussilvēku, cilvēks ar lāču ausi. Faktiski viņš ir šausmīgi čakls tieši grafiskajā ziņā. Ja? Kad mēs uzzinājām, ko ir saistījis diplomdarbā, tās 200 lapas puses ar Lāčplēsi, ja? Un, ja katrs no mums tur plāno labākajā gadījumā kaut kādas 3 lapiņas kaut kādas, ja viņš strādā tā kā traks, ja viņam kāda tēma, viņš strādā visos pusdienu pārtraukumos, visos starpbrīžos, viņš dragā. Tas ir no tādā ziņā, ka tāda apbrīnojama mērķtiecība viņā ir. Kao pumpuru Lāčplēsis ir pat mazliet uzlabojis.
Komiksā darbosies arī laupītāji, vilkači, lāčplēšu vecāki un lāči. Vietnamietis meklēs mitoloģiski nesaprotamajai rīcībai cilvēcisku izskaidrojumu. Piemēram, lielvārds būšot ļoti drosmīgs, bet kangaru vecāki esot atstājuši uzreiz pēc dzimšanas, jo viņš bijis ļoti neglīts, tāpēc ir izaudzis ļauns. Stāsta fināls arī būs izmainīts, taču to Kao pagaidām grib atstāt noslēpumā. Arī Uģa attiecības ar Japānu ir emociju un mīlestības pilnas. Krāsas, attieksme pret dzīvi, dizains, augsto tehnoloģiju līdzās pastāvēšana dabai. Viss viņam šķiet precīzāks un labāks Japānā. Pēc kāda laika Uģis gatavojas studēt kinoskolā, protams, Japānā. Japāņu filmu veidošanas tas veids atšķirās no Holivudas. Tur vairāk piedomā pie emocionālā stāvokļa, kāds ir jārada skatītājam, ne tik daudz uz ārešķībām, bet tieši uz to, kā skatītāji vai iedzīt bailēs, vai arī tieši otrādi radīt viņam prieku vai kaut kādu līdzjušanu tiem te varoņiem un tā. Un to visu panāk tieši kinematogrāfiski ar kadriem, un tāpēc man interesē vairāk Japāņu pieeja. Uģa pašu veidoto filmu grūti dēvēt par patriotisku. Tās nosaukums ir Vagona rēks. Uģis domā, ka mīlēt citu kultūru nenozīmē nodot savējo. Viņš grib studēt Japānā, bet tikai tāpēc, lai ar svaigu pieredzi atdzīvinātu Latvijas kino dzīvi. Pie tā es gribētu varbūt strādāt par to, lai Latvijas-Japānas attiecības filmu jomā varētu uzlaboties. Un tas viss notiktu ātrāk, bet es domāju tā, ka es gribētu Japānā, arī strādāt, bet nepārcelties pilnībā uz dzīvi. Es gribētu negribētu atsvešināties par daudz no Latvijas. Jo es uzskatu, ka, ja, piemēram, es Japānā uzkrāju zināšanas, es gribētu viņas pielietot šeit. Tā, lai nav tā, ka, es ar savām spējām pametu Latviju, un līdz ar to Latvijas zaudē kādu cilvēku, kurš varētu būt spējis šeit kaut ko panākt. Bet tas ir mūsu atkal pašnoniecināšanās, ka mēs sakām, ka Latvijas izglītība nekam neder, bet ir tak pietiekami daudz cilvēku, kas brauc šurp studēt. Jāni Kaib, Stradiņu universitāte ir viena no tām augstskolām, kur ir ļoti daudz ārzemnieku. Kāpēc viņi šeit brauc? Tāpēc, ka viņi uz labāku vietu netiek? Mēs esam sapratuši, ka mums absolūti nav ko teikt, kā tādiem bārenīšiem kaut kur stāvēt maliņā, jo mūsu izglītības sistēmā ir daudz priekšrocības. Piemēram, ja mēs par Stradiņu universitāti runājam, ir labi mācības spēki joprojām, kuri pedagoģiju uzskata par savu pamatnodarbošanos. Nevis ārstēšana un pedagoģija ir kaut kāds blakus darbs, bet pedagoģija ir viņa aicinājums mācīt medicīnu, piemēram, vai zobārstniecību vai farmāciju. Otrs ir, ja mums ir ļoti daudz pacientu. Mums ir ļoti, kas ir daudzās universitātes slimnīcās ir liela problēma, jo to pacientu trūkst priekš tā studentu skaita, viņi vienkārši netiek klāt un neko nevar redzēt. Latvijā viņi joprojām var ļoti labi redzēt, un mums ir pieeja visām ārstniecības iestādēm, kas ir šeit, un, protams, saskaņā ar visiem. Skaitā tādām slimībām, kas Eiropā jau ir izudušas. Jā, par ko gan nevajadzētu priecāt. Jā, bet infekcijas slimības, piemēram, ir daudz onkoloģijā, mums ir daudz, kas tāds, ko Eiropā viņi nevarēja redzēt. Jā, tas ir, tā ir dzīve, Es biju sarkastiski. Krieviem bija tāds teiciens, što mēmķiem ir raspalagājumi. Mums ir daudz mazākas augstskolas, kur pastāv, es redzu to kā veikalu, pasniedzēji izliekās, ka viņi māca, un studenti izliekās, ka viņi mācās, bet ka vieni maksā, tur ir naudas attiecības, un beigās tu dabū diplomu, bet tas mācību process nav tik svarīgs. Tev ir tas maģistra grāds vai tas kaut kāds grāds. Un tāpēc mēs runājam par izglītības zemo kvalitāti, jo pēc tam mēs satiekam tos cilvēkus, kas saka, ka viņi ir mācījušies. Tu teiktu, ka tādās kaut kādās rietumvalstīs šāda tipa universitātes ir reta parādība vai augstskolas? Kur ir brīvais tirgus, tur ir jebkas, un man e-pasta kastīte ir pilna ar piedāvājumiem par diplomu pāris nedēļās no kaut kurienes. Būtu ideāli, ja visu laiku 5% no studējošiem būtu apmaiņas programmās. Un tātad tas students nevis, ka viņš aizbrauc vispār studēt citur, bet tā saucamā Erasmus programma, ko Eiropas Savienība atbalsta, ka students kādu semestri vai pat 2 semestrus 3-4 gadu laikā pavada citās augstskolās. Un viņš aizbraucot citur, viņš atved atkal atpakaļ ne tikai zināšanas, bet viņš atved to sistēmu, to pieeju. Tāpēc es arī saku, studenti brauciet studēt kaut kur prom, jo braukšana mācīties citā augstskolā nevienmēr nozīmē, ka tu to nevar dabūt.